Kad darbdienas ir garām, cilvēks apņem īpašs miers, tāds, kāds raksturīgs tikai šim vakaram. Pār namu jumtiem nolaižas krēsli, pievērt slēģi, bet caur tiem jaušams sestdienas tējas aromāts. Nesteidziet uz bodi vai pie plīts, lai pie tējas tas būtu arī pīrāgs. Jūsu sestdienas vakaru īsinās Skaidītes Baltacis autora programma Sestdienas pīrāgs. Lai arī rudenīgā vēsumā, tomēr ar siltu un sirsnīgu sveicienu pie jums atkal nāk sestdienas pīrāgs. Un gribas cerēt, ka gaidīts un sirsnīgs, jo sestdienas pīrāgs tās ir jaunas tikšanās ar jaukiem cilvēkiem mājīgās mājās. Pirms šovakar dosimies ciemos. Es atgādināšu, ka iepriekšējā raidījumā mēs viesojāmies pie Olgas un Valdemāra Voguliem, un viņi uzdeva savu mīklu skatītājiem, kuriem savukārt bija iespēja sūtīt mīklas atminējumu, saņemot par to garšīgu balvu. Zelta puķa cietumā, uguns puķa ceplī. Jā, uguns puķa ceplī. Jā. Es neizdomāju, jau sen izdomāju, tas mēklis. Mīklas atminējumu pareizu sestdienas pīrāgs ir saņēmis no Ludmilas Timoškānes no Ezermalu mājām Ludzas rajonā, un viņai tad arī būs Rēzeknes maiznieka kliņģeris, kas ir ļoti garšīgs, gluži tāpat kā viss, ko cep Rēzeknes maizniekā. Un tā, šo sestdien mēs jūs aicinām ciemos pie Andra Eriņa Dricānos. Ar saldu ciema kukuli no Rēzeknes maiznieka, ar vārda dienas sveicienu māju saimniekam un šūpuļsvētku daudz laimes vēlējumiem saimniecei. Šī tikšanās nav gluži nejauša. Vēl pirms pāris gadiem Eriņa vārdu dzirdēja te dziedošo ģimeņu spietā, te pašvaldībā, te pazibēja avīžu slejās vai atmodas aktualitātēs. No tā laika Eriņa māju viesistabā goda vietā ministru kabineta atzinības raksts par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas centieniem. Diplomēts režisors, kultūras darbinieks, deputāts, pagasta vecākais, visbeidzot zemnieks un saimnieks savā vairāk kā 100 hektāru lielajā zemnieku saimniecībā Dricānu pagastā. Ar šitu savu, ko es tagad daru, es domāju, kas varbūt pamatīgāk kolpoju Latvijai. Tā, ka es būtu tur sabiedrisks darbinīgs vai politisks darbinīgs. Varbūt tas tā nogurstu vairāk it kā tā ar savam sēkom problēmām, bet man rodas, kas tāds kā tēroks esmu. Savulaik, kad tautas fronti bija un atmodas laiks, jūs taču bijat tāds aktīvs cīņietojs. Kā tagad pēc 5-6 gadiem izvērtējot šo darbību, vai jūs darētu visu tāpat kā tad? Vai, diemžēl, es šodien nevaru, varbūt negribu pastāstīt, kas ir bijis kā. Kod sociās manas barikādes, kādas viņas bija. Tas ir diezgan skumjš stosts ar uz mazāk skumjām beigām priekš manis. Tā, kūpā namu tas ir jau. Mēs lākam mums pēcticība, man tāvs bijis gan leģionārs, pēc tam jau nogrobe. Sarkanā armijā, es nevarēju pasēt, tas jau esmu komisijas bijis Vācu armijas. Protams, jau sani savots, pēc tam es biju meža broļos, nacionālos partizānos, kā jau tur, kaut gan jām tū napīrodē, es biju sakarinīgs. Vien vienalga tomēr tur citus pīrodē lītas, jām 10 gadus īdeva, es biju izsēdēju Rēzeknes cītumus, Reigā, Jelgavā, lākam, bet pēc tam Toldavas austrumos, Komsomolskā. Jām bija noteikti uzdevumi pēc tam, bet tad, kad es numaru, tad man jūs vajadzēja porņemt tāpēc. Un jāsaka, ka šodien es varbūt esmu drusku vīlīs Latvijas valstī kā tādā. Jo tie ideāli, kuri bija mūsu ģimenē kādreiz, un tad jau manam broļam, mosai arī tīpaši tādi apmēram bijuši. Tie ideāli nav pīzapildījušies.
Vai nav cerības, ka pīzapildās? Ir cerības. Tāpēc jau mēs tādi ap tū zemēti namu mēs. Es laikam kādreiz ļoti emocionāli sazalasījies biju tādus laikrakstus, zemkūpis, par gromotas, par latvīšu zemniekiem, par tiem, ka viņi tos calnus plēsa, kā ar tādu pacālumu jaunu dzēvis vāca, tīšām tā bija 20. gadi, gan arī pat tādi, kas cariskās Krīvijas laikā, es tā kaut kā, izastrodos tāda bijēba pret to, kas ir noticis, kas ir bijis tad, un kaut arī es aizgoju savā laikā tādu, pavisam citu ceļu, pa kultūras darbinīka profesijas ceļu, bet tas tāds zemniecības pavedījums, laikam, manī palika, tāpēc es 89. gadā diezgan par porsteigumu daudzim, tā porsteidīgi pats es varbūt arī pascīju viss, es panamu zemnieku saimniecību, pirmūs 26 hektārus, pēc tam arī vairāk, nūmas un tā toļā. Tāpēc esmu zemnieks tagad. Kaut gan, ja es presētu par kultūru, es esmu tajā iekšā, ar dvēseli joprojām. Es neesmu varbūt tur kā īriednis, kā tāds organizators, rēkotors, bet es tur esmu. Varbūt kādreiz te būsim drīzāk kaut kāda jauna kvalitāte mums pazarvadēsīs. Gribīs cerēt. Kā jūtās zemnieks šobrīd? Labi, būsim godīgi. Es jūtos tagad, un tad es 89. 91. jūtos visu varušu, visu zinošu gandrīz. Tagad es jūtu, ka es esmu ļoti daudz kļūdu pītaisījis. Es zinu, ka es daudz ko nezinu. Jo, ja man dāls tagad jau no 9 gadu vecumā, no 10 gadu vecumā traktoru brauc, es pirmo reizi es traktoru stīvris nupīt nezasādu 30, cik man bija 33, 34 gadi. Vajadzētu sokt. Labi, man bija pieredze kaut kādā tādas drusku zinošanas tur agronomijā, ekonomiskos lītos, bet kā zootehnikas es biju nuļa, kā vetors es vispār dažādīnā nekas nesus, nevaru sivanam, izpricēt. Ja tu dzēbi atņem, tas man visam jodara ir šobrīd tā, ka. Bet tādas ekzekūcijas es nevaru izdarīt, tāpēc, ka es jūtos nezinošs un diezgan nevarīgs šobrīd, jo varbūt arī tie politika mēs tāda, ka mēs it kā, labi, pošam jovar, pošam joprūt, pošam jozina, kā. Bet valdības tāda, no valdības puses, no visiem tiem īriedņiem, ka būtu, puiši turitās, tauta turitās, Mēs vajaga, Latvijā zemkūpību vajaga, lauksimniecību vajaga, bet tāda nejūt. Es ar šaubam, ar bažam skatos, kas te būs pēc to brīvos lauksimniecības, tirdzniecības īvīšanas. Man ir jau lūpi, bet lātoķi paliks. Tā es jūtos šobrīd. Cerēsim uz to saprotību no valdības puses, no saimas puses. Un cerēsim uz to, kā skaisti sakot, uz tirgus konjunktūras labvēlību. Varbūt nemaz tī lietuvīši mūs nanūmasēs ar sev lātu gaļu, pīnu, graudiem. Tā ir pagādam bālis ir, ka mēs būsim. Lietuvas valdība var līdz pēdējiem saspardzinot spākus un vēl kādu godu divus turētu subsīdiem savu lauksaimniecību. Tikai tāpēc, lai par tiem 2 gadiem nosiņotu, nuvojotu Latvijas, piemēram, lauksaimniecību, mēs atkal pamešu, daudz citi pameš. I tad jāatsasacās arī savējus subsīdēt, bet jūs zemnieki būs jau stingri uz kojām. A tad mēs jau vienādus apstākļus nulikti. Mēs vairs nebūsim spēļi tik piekšņi atkal pretestību izturēt. Dabīgi būtu tirgus pretestību. Iespējams, ka tādi tie apriekini ir. Vispār skumji būtu, ka, kā mūtu par Eiropas Savienību. Man aizdomas, ka mūsu Latgali, tīpaši, ka jau par Baltiju runot, ir izēmātas kartā kā tādas meža kūļu ganības.
kur korklim jau, kur jābūt tur labi, lai tā pati usine aug, lai viss tas tāds krūmoja, tad tur būs medību lauki. Mēs mudināja tur nozadarboties ar turismu, ar to visu. Nu, piedodiet, ja man tā blokus ir sociālismā pīminekļi, Može nebija švaki tie Lielūpo kompleksu, nu kāda man tā vidē jūs uzņemtas. Tā nav ar labi, man jābūvē moja tur tolā zeme, tur, kur meža apkot, tur, kur pakolni. Man jau rūk uzreiz ir kāds dīķis liels vai pat azars jūtājs. Tas jā, tad viņam pavisam interesanti būs. Tu perspektīvu mūsim pīdāvoja. Uzņemiet mūsus, pabarojiet mūsus, izklaidiet mūsus. Mēs mūži būtu tu spēja, jo tas akordeons placūs, es jums spēlēt. Bet es kaut kā neizdomāju tā daudz amplo. Kurš ir Eriņu ģimeņas galva? Vai tā galvā ir arī koklis, kurš grīšas tu pusi, kur vajag? Pīpalēdzam drusku. Pagrūzāt to valmu. Tam pašam stingras koklis. Jā, es esmu spētīgs, man ir švaki grūzēt. Par to mums daudz kļūdu ir bijis dzīvē, nu es porgalvības piec, teikt, tas bija ļautas. Kas ir jūsu ģimeņas pavards? Eriņu ģimeņai, kas ir pavards? No to ugunteņu sarunātājumu. Tas pavisam autoritatīvi paziņo, ka ir, kas reitā pirmo ceļās, īkur plīti. Nu, reizēm imaņoja, kur ir, ka mēs aizaguļamies, ka aizasteidzās uz gūteņu un slauku gūsta. Tad es ir uz pie plītis, kur būšanas. Tā ir pavarda sarunātājumu. Jums ir savas ģimeņas tradīcijas vai tādas savas svātsku dīnes, nu, kas nesasaucat kā ar kalendāru? Viena laba tradīcija Dricānos, kad ir maršūs pīmiņas dienā, kopu svātki, augusta pirmo svādiņu. Liels rodu pulks pie mūsim brauc. Lai apot, varbūt citi rodi, bet tā jau godi 20 vai pat vairāk izasocīs, ka pie mums un tad te ir mašinu pilns, bārnu tā kā saku smarksnis. 15, 20 citreiz pat ir, nu un te iekšā ir lielīs goldsīnas, vai pat 2 salikti lielā. Jā, uz 30 sasanāk tā kā. Tā ir tradīcija, un es nezinu, man kaut kādu pītrūktu tajā dzīves godā, kā var būt to kopu svātku, un pie mums neatbrauca. Kas te, nu, nebūtu tā kā. Mojam ir liela nozīme jūsu dzīvī. Mojam, kur jūs esat visi kopā. Jā, par mojas jau es uzskatu jau senim, kā apzinojos sevi, kā tas ir arī simbolisks kaut kas. Ne tikai tā āka un celtne un durvis un lūgi, bet viena dzīsme ir jums, nu tas ne jau par jūsim konkrēti domāt, bet par tiem klaiņojošiem cilvēkiem, kuriem kādreiz bija adres Sovietskī Sajuz, bet man par viņu tāda dzīsme ir sacerēt. Es ceru, ka varbūt kādreiz es jau nūdzīdošu vai citi nūdzīdos. Jums tikai dzīvokļi, man toties mājas. Tā, jums pieder pasaulē, man tikai mājas. Es to uzskatu tā, kā simbolu. Var arī dzīvoklis būt ļoti labas mājas. Varbūt Zoru būda ļoti labas mājas. Tas ir tur, kur tu esi ar visu savu saistību. Ar savu garīgu pasauli, ar savu darbu, ar savu nogurumu, ar saviem prīkiem, bādum. Ka no šos mājas es esmu daudz ko dzīvē to legojis, atsagrīzījis, izemocējis, izadīnējis, izavizinos pa pasauli, bet ir labi, kā atbraukt. Savas mājas ir savas mājas, kad saka, brauc, kur gribi braukt, un tāpēc uz mājām gribīs vienmēr. Es nezinu, kas tur pīvāk, varbūt darbs, varbūt kā uz tam līdzīgs. Es saku, es aizbraucu pa nedēļu atpūšu, es atbraucu mājās pastrodoju, man kaut kādi spēki runās, atkal tā nedēļā atpūstīs. Jā, kaut kas tam līdzīgs, nav ristos tad, bet.
Kā nocīt tas, ka jūs sokat dzīdot visi vienā ģimeņi un vienā ģimeņas ansambļi? Ja labi, porceļ atmiņos to, kas ir bijis. Labi, mēs kādreiz bērnu dārzā muzikālais bija audzinātojs, bērni gojas un mocīja tur mūziku. Jau tur jau diezgan daudz, kas balstījās uz saviem bērniem. Tu varēja papildus ar mojos pastrādāt. Pirmo dzīdošana es to, tā ģimenē bija bez Aijas vēl. Aija arī jau bija. Agnese un Artūrs jau bija lielāki Biersgalis kultūras namā. Diemžēl tajā pirmajā dzīdošanā nebija klāt Ainas, jo jie bija sesijā Reigā, cik es atceros, jo nevarēja atbraukt un mocījās. Un te bija pirmo, un pēc tam nocēja spīta laiks, spītošana. Un tur mēs tā, sadomām, ka tomēr vajag. Bija īspies Agnese, ka mocījās bērnu muzikas skolā. Jau varēja pīvst flautu stabulīti. Arturs jau drusku bija pazemocījis šeit trompeti spēlēt. Aija tad vēl nebija vījulis, bet sita kūceņus. Tā kā tad bija puļciniec, tāds bija ļoti labu. Ja tas pīts ir Latvijas mārugā tā kā apsēdz, varbūt kādreiz atcēlunas puļciniec, kur bija 2 sanākšanas Viļānos bija mēs Kolnasātas muzejā. Tā kā tas varbūt ir cerēbus. Vispār man gudīgi sakot, paldies jau saka jūsim, ka jūs sadomot atbraukt pie mums. Mēs pēc gariem laikiem tos nupatējušos instrumentus pacēļam augšā, jo ilgi nebijam spēlējuši kopā. Tagad, lai tik raštani tādi nadomāju, ka tev ar to arī beigsies. Laikam es tagad tomēr jūs mudinošu, nesēsim, ka spīšu, bet mudinošu, lai spēlē toļāk. Kurai maizītei, kuram pērāgam ir pīgarša? Kā jūs varētu raksturot savas dzēvis pīgaršu? Kas tas ir? Salds, skops? Tā. Tas nezinu, kādas grimasis ir kurai garšai. Skobu es saprūtu. Es neatzīstu, kas būtu. Skoba pērāga kūts, ja? Solds nav man bijis nekot.
varbūt to salduma ļoti maz ir. Sacēt, ka bez garšas pieraks man dzīvis nav bijis. Manis ir bijis kortum laikam. Ja namūt vārā tu, kas esmu ļoti daudz uz darbus strodojis, visu, ko dzīvē darījis, i sportists, i dejotos, i muzikants, i zemnīgs, tur un politiķis, un pogostu vecākīs. Jā, tas man tas varbūt tas ir tas atmiņos patīkamākis, ka tautu kortiņam ir īts. Kaut gan laikam dominējušo garšu, tomēr ir drusku rūgtums. Bet atkal, cilvēki mīl rūgtu olu, rūgtenu vīnu, pīlāģi vīns varētu būt. Tā kā te tāda varbūt tāda neīsti labpatikas pīgarša, neīsti bezcerības pīgarša. Man skobums jau tīšām tāda, skobums ir skobums. Drusku skobs tāda būs etiķis, būs pavisam novējošs. Soldans atkal tas uz diabetu valk. Ar rūgtums man rodas ir tīši tāds darbības tāds stimulators ir. Un spāks? Spāks? Ko? Varbūt īdzimtība. Bet es nesu kaut kas tagad stipras. Es laikam tagad tīšām jau pori 40 īt. Īdzimtībā varbūt arī, jo tavs jau bija arī enerģisks cilvēks, daudz ko dzīvē izdarāja. Kas vēl spēku dod? Laba maize. Ko saimniece cap? Ko saimniece cap? Labi augļi, dārziņi. Kādu brīdi varbūt vajag arī to. Niknu dziru īdzert, es neesmu dzēros, es neatzīstu to, bet neesmu arī atturēbnīgs. Tā kā spēks ir kopā no visam. Bet tā pavisam, pilnīgi tīkšu jau savu apzinotos. Es tomēr jūtu, ka Dievs man stokulot. Es esmu novis vāroks reizes motagolā un novē garu. Es noskaitu potarus. Es varbūt pirms tam nāsu skaities, pēc tam es ārprāts. Kas varēja notikt? Es zinu, ka no augšas mani sorgoja. Es esmu uz potu, i baznīcā labu darījies, varbūt to pēc matā. Ir gojuši garum tādi notikumi, kur varētu būt novieks iznākums. Tur arī spēks ir. Tas mums varbūt Latgaļā ir katoļu baznīcas tradīcijas stingros. Kā bez tādam milzīgam pormāņam cauru godu simtim nozaturējuši ir katoļu baznīca tas ir. Kādreiz varbūt pēc 100,000 gadu to atcerēsīs kā fenomenu. Andrejs, tas tāds sens latviešu vārds. Vai jūs esat jūtas dzīvē, ka jūsu vārdam ir kāda īpaša nozīme? Nozīme laikam īpaša nav. Kaut gan labi, ka ir Andrija, tas ir tāds kā svātku moments ir visu laiku no tradīcijām bijis. Bet es nezinu, es kādreiz tev tā par geografiju mocījos labi, pat esmu geografiju bārņu mocījis. Un tad, kad tūsu tautu lītis skatījos par tautam, es atradu, ka pasaulē Andru ir visvairāk. Ne Džonu, ne Joņu, tūs visu, ne Pīteru cilmis, bet Andru. Cik tie Andrē un Andreja un Andrēs tie viens, bet vesela tauta ir Indijas valstī. Andri. Ap 60 miljoni viņi ir. Un acīm redzot, tā ir tas vārds, tas Andri, tos caur sanskritu, caur visu, tur ir atnācis Indijas, man rodīs. Tā kā reiz ar latvīšu, kur baltu ciltis it kā no tos puses sanākuši kādreiz šeit. Tas tā ir spāks. Vat ir labi, ka spāks. Saka, ka šimos mojos esot labi rudzu maizi. Es gan nāsu pagaršojusi, bet saka, tā ir runāja, tā ir. Cilvēki prasa uz par maizēti. Mēs te veikalam vītējā un drusceņu tūdam pordošanā. Tad, kuram ir vēlēšanos, kādam gūdam mojas vai bēram, tie pasūta speciāli pie manis savu maizēti.
Kā jūs to sākat darīt? Tas taču ir, sens, vaci cilvēki, zina, jūs kaut ko montojat, tos receptus, to prasmi. Jā, mana mamma necepē maizi, bet vēlamote, kad ienācu šajos mojos, visu laiku cepam rudzu maizieti. Un tas, viņas porņēmu to, ko jai prota, un tā gromotos lasīju daudz, ko kā citis cap. Un tā viss pamoziņam krojās, un tas, kas labākīs, kas man pīnamākīs, tos izmantoju savus maizi cepšanā. Cik jau gadu ir, kā jūs cepat maizi? Vairumā šis ir 3. gads, bet tā priekš ģimenes vajadzībām daudz jau gadu. 16 dzīvošajos mojos, gadi kādi 10 noteikti. Tie ir sirdslīta, vai tas arī šobrīd ir tāds iztikšanas avūts? Īsākumā teikt, kā sirdslīta bija. Lai grūts tas darbs, tie mēcēšana, bet tomēr kaut ko, ja kuru reizi nav tos maizes cepšanas, tur rodīs kaut kas spīderovis, kaut ko nav, bet arī pēdējā laikā tie arī ir izteikis mūsu avūts. Jo daudz kam tiem naudiņa noder, ko nopelnām ar maizes cepšanu. Mētas arī izemocēs maizi cepti. Mēģināju palīdz? Pagaidām vēl nepalīdz, pie miltu sēšanas palīdz. Smalku maizietis gan cep un pēregus. Ceru, ka arī maizi ceps. Es jau to ļoti vēlētos. Vai jūs savā ģimeņī, savus bērnus redzat jūsu darbu turpinājumu? Vai viņi būs tikpat spēcīgi kā jūs? Jā, drusku sopīgs jautājums. Viņam nav tos, es gribētu, lai būtu radoši cilvēki, saskatu tādas dzirkstelītas, bet kaut kāds tāds fanātisks, tāds pīgoņs tam nav. Vismaz es gribu, lai visi būtu muzikanti, lai mūziķi. Nestēsim tur augstas kategorijas, tur, cik doba būs dausi, cik pošu nātlādība, tas ir cits jautājums, bet lai muzikanti būtu. Tas plos gribu ļoti. Un tā, nemanot pagāja brīži, kad Eriņu ģimene ļāva ielūkoties savās mājās un dzīvē, cerībā, ka šis kopā pavadītais laiks bija interesants arī skatītājiem. Un tāpēc vēl jo interesantāka ir Eriņu ģimenes uzdotā mīkla, atbildes uz kuru var sūtīt ik viens sestdienas pīrāga skatītājs. Ugunī nadeg, jūdenī naslēgst, bet atbildi vēlētos, lai būtu latgaliskajā variantā, kā tas vārds skaņ. Ja gadījumā nezinu, tad arī pieņemsim latviskajā. Ar šo tad šīs sestdienas pīrāgs tā kā būtu izcepts. Nākamās nedēļas laikā sūtiet sestdienas pīrāgām Eriņu ģimenes mīklas atminējumu, jo tad Rēzeknes maiznieka konditori kliņģeri ceps var būt tieši jums. Es ceru, ka mēs atkal tiksimies pēc 2 nedēļām šai pašā laikā, jau adventē, lai gaišas domas un jūtas mājo jūsu sirdīs. Bet šovakar vēl visiem Andriem un Andrejiem vārda dienā dzied Eriņu ģimenes ansamblis. Tālu, tālu, ļaudums staigā, tālu, tālu, lāstus. Tālu, tālu, vārdas laigā, tuvu, tuvu, dzīve, dzīve. Tālu, tālu, ļaudums staigā, tālu, tālu, lāstus. Tālu, tālu, vārdas laigā, tuvu, tuvu, dzīve, dzīve. Esam līdzās, esam tuvu, jūra gaiziņš rāsnas krasts. Šodien svētki, šodien latviets, labvēlīgs tāds neparasts. Esam līdzās, esam tuvu, jūra gaiziņš rāsnas krasts. Šodien svētki, šodien latviets, labvēlīgs tāds neparasts. Tālu vētras pējos, aldi man zelta ieži, tepat rokās jāļusies. Tālu gundrā ziemē prieži, tālu vētras pējos, aldi man zelta ieži, tepat rokās jāļusies.
gaiziņš rāznas krasts. Šodien svētī, šodien latviets, labvēlīgs tāds neparasts. Esam līdzās, esam tuvu, jūra gaiziņš rāznas krasts. Šodien svētī, šodien latviets, labvēlīgs tāds neparasts. Sazin, kur tu zemes rīce, staigam tur, kur nafta. Līdzās atlona un līdza, vēl pa vidu Rīga dim. Sazin, kur tu zemes rīce, staigam tur, kur nafta. Līdzās atlona un līdza, vēl pa vidu Rīga dim. Esam līdzās, esam tuvu, jūra gaiziņš rāznas krasts. Šodien svētīs, šodien latviets, labvēlīgs tāds neparasts. Esam līdzās, esam tuvu, jūra gaiziņš rāznas krasts. Šodien svētīs, šodien latviets,